Metāla cīņa. Titāns pret Volframu. Kurš milzis uzvarēs? Sveiki, inženierijas cienītāji! Šodien mēs dosimies ringā, lai kļūtu par lieciniekiem vienam no aizraujošākajiem dueļiem materiāla pasaulē. Iedomājieties, ka jums jāuzbūvē kaut kas, kas pārkāpj robežas. Lidmašīna, kas lido augstāk, implants, kas ideāli saplūst ar jūsu ķermeni, instruments, kas griež viscietāko tēraudu, vai pavadiens, kas iztur ārkārtēju karstumu. Bet kuri tad ir īstie čempioni, kad spiediens ir maksimāls un apstākļi ir ekstrēmi? Šodien mēs salīdzināsim divus iespaidīgākos metālus, ko pazīst inženierija – titānu un volframu. Viens ir pazīstams ar savu vieglumu un nepārspējamo izturību. Otrs ar savu cietību un kušanas temperatūru, kas izaicina jebkuru krāsni. Bet kurš no tiem ir daudzpusīgāks? Kurš izceļas katrā kategorijā un galu galā, kurš uzvarētu šajā metāla milžu cīņā? Vispirms mums jāsaprot, ka titāns un volframs nav tādi parasti metāli kā dzelzs vai alumīnijs, kurus jūs sastopat ikdienā. Tie ir īpaši materiāli, kurus inženieri rūpīgi izvēlas uzdevumiem, kuros citi metāli vienkārši izgāstos. Abiem ir īpašības, kas padara tos unikālus, taču to stiprās puses slēpjas ļoti atšķirīgos aspektos. Sāksim ar mūsu pirmo gladiatoru – titānu, kas tika atklāts 18. gadsimta beigās un nosaukts par godu grieķu mitoloģijas titāniem, kuri bija pazīstami ar savu milzīgo spēku. Titāna attīrīšana un tā īpašība patiesa izpratne prasīja ilgu laiku. Bet kas tad īsti padara titānu tik īpašu un kāpēc tas ir tik augstu novērtēts? Atbilde slēpjas gandrīz maģiskā īpašību kombinācijā. Tas ir neticami viegls, bet vienlaikus tam ir iespaidīga mehāniskā izturība, kas bieži vien pārspēj tēraudu attiecībā uz izturības un svara attiecību. Iedomājieties materiālu, kas ir gandrīz tikpat stiprs kā tērauds, bet svar apmēram par 45% mazāk. Turklāt titāns izcili pretojas korozijai. Kāpēc tas ir gandrīz imūns pret koroziju? Pat agresīvā vidē, piemēram, jūras ūdenī vai noteiktās skābēs. Kad titāns nonāk saskarē ar skābekli, tas veido plānu titāna oksīda kārtu, kas ir ārkārtīgi stabila un pasīva. Šī kārta darbojas kā aizsargājošs vairogs, neļaujot pamatā esošajam metālam tikt bojātam. Tieši šī īpašība padara to ideāli jūras komponentiem un ķīmiskajām iekārtām. Un vēl, titānam ir izcila bioloģiskā sadarība. Tas nav toksisks un nereaģē ar ķermeņa audiem. Tas ļauj kauliem augt un tieši integrēties tā virsmā, kas ir būtiski protēzēm, stieņiem un zobu implantēm. Tā kušanas temperatūra ir augsta, apmēram 1668 Celcijāmā, kas padara to piemērot lietošanai augstas temperatūras apstākļos. Lai gan tas nav absolūtais čempions šajā ziņā, tagad iepazīsim mūsu otro materiālu – volframu. Nosaukums volframs nāk no zviedru valodas tungsten, kas nozīmē smags akmens, atsaucoties uz tā ievērojamo blīvumu. Arī atklāts 18. gadsimta beigās, volframs ātri ieguva atpazīstamību savu ekstrēmo īpašību dēļ. Bet kas padara to par blīvāku un cietāku metālu tīrajiem elementiem? Un kāpēc tam ir visaugstākā kušanas temperatūra no visiem zināmajiem metāliem? Atbilde slēpjas tā atomu struktūrā un neticami stiprajās metāliskajās saitēs starp tā atomiem. Šīs saites prasa milzīgu enerģijas daudzumu, lai tās pārrautu, kā rezultātā ir pārsteidzoši augsta kušanas temperatūra. Apmēram 3422 grādu pēc Celsija, kas ir augstākā starp visiem metāliem un otrā augstākā starp visiem elementiem, atpaliekot tikai no oglekļa grafīta formā. Šī blīvuma un ārkārtējā cietība dēļ volframs ir iecienītākais materiāls pielietojumiem, kas prasa maksimālu izturību pret nodilumu un deformāciju. Tas ir tik ciets, ka tiek izmantots augsts veiktspējas griezēja instrumentos, kas spēj viegli apstrādāt citus metālus un sakausējumus. Tomēr, neskatoties uz visu šo cietību, kāpēc tas ir tik trausls istabas temperatūrā? Paradoksāli, tieši tā pati atoma struktūra, kas piešķir tam cietību un augstu kušanas temperatūru, padara to arī salīdzinoši trauslu un lūstošu, ka tas nav augstā temperatūrā. Tas nozīmē, ka, lai gan tas ir izturīgs pret skrāpējumiem un deformācijām, tas var saplīst vai nolūst trieciena rezultātā.
Wolfram stiepas izturība arī ir iespaidīga istabas temperatūrā, taču tā izturības un svara attiecība nav salīdzināma ar titāna attiecību. Ar ievadu esam galā, un tagad ir pienācis laiks cīņai, lai noskaidrotu, kurš metāls ir pārāks. Salīdzināsim tos dažādās kategorijās. Vispirms, mehāniskās izturības un viegluma ziņā titāns ir neapstrīdams čempions. Tā izturības un svara attiecība ir augstāka nekā gandrīz visiem inženierijā izmantotajiem metāliem, padarot to neaizvietojamu. Aviācijas un kosmosa rūpniecībā, kur svars ir kritisks faktors vieglām un izturīgām konstrukcijām, titāns izceļas ar savu cietību un izturību. Izturība pret nodilumu, volframs, īpaši tā sakausējumos, piemēram, volframa karbīdā, izceļas ar spēju izturēt skrāpējumus, griezumus un nodilumu. Tas ir nepārspējams, un tāpēc tiek izvēlēts urbjiem, frēzēm un griezēju instrumentiem, kas paredzēti ekstrēmām temperatūrām. Ar savu rekordaugsto kušanas temperatūru volframs ir pārāks par citiem. To izmanto lampu kvēldegos, krāšņu sildīšanas elementos un pielietojumos, kur citi metāli vienkārši izkustu. Un runājot par izturību pret koroziju, titāns ar savu aizsargājošo oksīdu kārtu šajā kategorijā izceļas. Tas ir ideāli piemērots sāļai, skābai un sārmainai videi, kur materiāla integritāte ir ļoti svarīga. Visbeidzot, kad runa ir par blīvumu, neapšaubām uzvar volframs, kura blīvums ir gandrīz 2 lielāks nekā svinam un apmēram 2,5 reizes lielāks nekā titānam. To izmanto tur, kur nepieciešama liela masa nelielā apjomā, piemēram, kā pretatsvars un caururbjošos šāviņos. Katra materiāla praktiskie pielietojumi labi ilustrē to uzvaras dažādās situācijās. Titāns ir zvaigzne lidmašīnu korpusu, raķešu komponentu, ortopēdisko implantu, augstas veiktspējas velosipēdu un rotas lietu ražošanā. Savukārt volframu var atrast kvēlspulģu diegos, lodīšu pildspalvu uzgaļos, balansēšanas svaros, tīgu metināšanas elektrodos un, protams, īpaši izturīgos griešanas instrumentos, kā arī bruņās un munīcijā. Tomēr neviens metāls nav ideāls. Neskatoties uz savām īpašībām, titāns ir dārgs un salīdzinoši grūti apstrādājams un metināms. Tam nepieciešama aizsargāta vide un jāizvairās no piesārņojuma ar skābekli augstā temperatūrā. Savukārt volframs ir bēdīgi slavens ar to, ka ar to ir ļoti grūti strādāt tā cietības un trausluma dēļ istabas temperatūrā. Turklāt tas ir tikpat dārgs. Galu galā šajā metāla cīņā nav viena universāla uzvarētāja. Titāns un volframs ir čempioni savās attiecīgajās jomās. Katram ir unikāls īpašību kopums, kas padara tos neaizvietojamus noteiktās pielietojuma jomās. Titāns ir vieglais un izturīgais karotājs, korozijas un bioloģiskās sadarbības meistars. Savukārt volframs ir akmens cietais milzis, augstu temperatūru un nodilumu karalis. Patiesā uzvara slēpjas spējā izvēlēties pareizo metālu atbilstošiem izaicinājumam. Ja es ticu līdz šai vietai un tev patika video, piesakies kanālam, ja vēl neesi abonējis, uzspied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot platformu un tikt pieminētam mūsu video. Vai esi kādreiz savā ikdienā redzējis kādu interesantu titāna vai volframa pielietojumu? Atstāj komentāru, es gribu uzzināt. Šeit blakus ir 2 interesanti video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mūs atbalstīt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tām tas ir inženierijas cienītāji. Sirsnīgs sveiciens un tiekamies nākamajā video.